Vēlreiz visiem labdien! Šodien mēs pildīsim otro laboratorijas darbu, kura norādījumi jau ir izlikti šeit, Ortusā. Jā. Es to pieliku klāt pie 4. lekcijas. Tā ir faktiski parasti iezīmēta dzeltenai krāsu. Tā vieta, kurā mēs pašlaik esam. Bet vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, ir par Oktavu. Eksistē arī Oktavu ne mājaslapa, bet tāda saite, jā, kura jūs varat online darboties. Piemēram, atversim, un jūs varat redzēt, ka šeit mēs principā varam vadīt iekšā tās visas komandas. Ja mēs gribam izveidot M-failu, kuru palaist un tā tālāk, tad ir gan jāierakstās, jā, bet tā principā mēs varam tos pašus butterwortus, FreakUZ un pārējo izmantot, jā, tieši internetu pārlūk programmā. Tas ir tiem, kam ir kaut kāda veida problēmas ar Oktavu vai MATLAB. Tad attiecīgi jūs varat izmantot arī šo lapu, kas ir neprasa nekādu uzstādīšanu, ir pilnīgi brīva un vienīgais, ka, ja gribat ērtāk, tad šeit menu jāierakstas ar vienu no jūsu eksistējušiem kontiem, piemēram, Google kontu, jā, un tad jums būs iespēja šeit ielādēt M-failus un viņus palaist ar vienu klikšķi, nevis vadīt iekšā katru reizi šeit tas komandas. Tad tas ir papildus informācija, kā mums izmantot, taisīt faktiski tos praktiskos darbus. Tad šeit šodien mums būs vajadzīga otrā darbā, faktiski norādījumi, informācija, ko mums rēķināt. Tātad, jums šodien ir jau individuālie varianti, faktiski arī iepriekšreiz jums bija individuālie varianti, bet tur jums daudz kas bija jau dots. Šeit faktiski mums ir uzdots tikai filtra prasības. Jā, tad faktiski tā maska, par ko mēs runājam, ar koridoriem. Jā, tad, ka mums šeit ir noteiktas svārstības pieļaujamas, un šeit ir pieļaujamas noteiktas svārstības. Šo svārstību lielumu sprostjoslā mēs definējam ar RS parametru, stopband. Faktiski drīzāk tas nav svārstību lielums, bet minimālais līmenis, ko ir jānodrošina. Šeit mums kaut kādas svārstības var notikt, var nenotikt. Piemēram, Butterworta filtram nenotiek, Čebašova filtram arī nenotiks, Čebašova otrā veida filtram notiks. Jā. Bet galvenais ir tas, lai mūsu filtra raksturlīkne nebūtu zemāk par šo līmeni. Tātad šādi ir pieļaujams, piemēram, un šādi kaut kādot tas nav pieļaujams, jo šeit mēs pārsniedzam to prasību. Attiecīgi tas pats attiecas lielākoties uz Čebašovu filtru šeit. Jā, tad šeit mēs uzdodam R-passband. Es to visu atgādinu katru reizi, jo tie ir patiešām tie būtiskākie parametri, pēc kuriem mēs arī uzdodam filtru, kādu mums vajag. Turklāt mums ir uzdota arī nogriešanas frekvence, kura, pateicoties faktam, ka mēs rēķinām tieši prototipu, ir vienmēr vienādā ar 1,0, bet nākamreiz mēs apskatīsim jau digitālus filtrus, un šeit arī būs kaut kas jādara ar to, jo tur frekvences var būt dažādas. Mēs, protams, ņemsim par pamatu to prototipu, tāpēc mēs tam veltam tik daudz laika, jau trešo nodarbību runājam faktiski, jā. Bet turklāt, bet tālāk iesim turpmāk, jā, jau tālāk. Un arī ir kaut kāda kontroles frekvence, kura jums ir dota, omega kontroles, uz kuras attiecīgi, sākot no kuras ir jānodrošina šīs uzdotais pavainājums nemazāk kā šajā lielumā. Attiecīgi tie ir jūsu parametri. Kā varat redzēt, šeit jums nav nekādas informācijas par to, kādas kārtas filtru jums vajag N. Tātad tas ir pirmais, ko būs jums jāapreķina. Tad mēs to darīsim šodien visi kopā. Es parādīšu jums, kā taisīt Butterworta filtru un Čebašovu filtru jūs varēsiet pārtaisīt analoģiski. Tur tikai mainīsies pāris formulas, jā. Tātad, ja kāds šeit nefigurē variantā, lūdzu, tad uzreiz man dodiet zināt, es pievienošu klāt, vienkārši varbūt tur kaut kāds students nebija no sākuma minēts tajos dalībniekus, un es vienkārši nezināju, ka tāds būs, jā. Bet, it kā visi ir, jā. Tātad,
uzdevumi, kas mums ir jāizdara. Tad pirmkārt ir jāpreķina filtra kārta n lielais, cik tā būs liela. Tālāk, kad tas mums būs zināms, mēs varēsim apreķināt pašu filtru saskaņā ar formulām, kas ir dotas zemāk un kas bija slaidos prezentācijā iepriekšējā. Tālāk atkārtot to pašu Čebašova filtram. Jā, tad šeit ir Čebašova. Un attiecīgi salīdzināt šos filtrus, salīdzināt raksturojumus un attiecīgi veikt secinājumus. Jā, par to. Tad šeit bija arī jāattēlo raksturlīknes. Amplitūdas frekvenču raksturlīkne un logaritmisko amplitūdas frekvenču raksturlīkne. Tad tie ir uzdevumi. Jāapreķināt divus filtrus, parādīt to raksturlīknes un attiecīgi veikt secinājumus. Tad atskaitī jāiekļauj pārvades funkcijas katram filtram, jā, tātad Čebašovam un Butterwortham operatoru formu. Tas nozīmē, ka mums ir jāpieraksta to šāda te izteiksmes veidā, kā divu polinomu attiecību, bet mums ir polinomiālais filtrs, tā kā šeit būs kaut kāda konstante h minimums, piemēram, jā. Un šeit būs polinoms p pakāpe n plus kaut kāds b n-1 reiz p pakāpe n-1, kur bn-1 mēs rakstīsim konkrētu skaitli, kāds jums sanāca. Jā, tad, es parādīšu ar piemēru uz savu variantu, kā tas būs. Bet ideja ir tāda. Tad arī ir pārvades funkcija. Jā. Un jums vajadzēs vienu pierakstīt Čebašova filtram, vienu Butterwortha filtram. Tālāk, amplitūdas frekvenču raksturlīkne abiem filtriem, to mēs jau zīmējam iepriekšējā reize. Un logaritmisku amplitūdas raksturlīkni, ko mēs arī zīmējam iepriekšējā reizē. Jā, tad attiecīgi šeit ir dotas formulas Butterwortha filtra aprēķinam un Čebašova filtra aprēķinam. Tātad pašu koeficientu, jā, tad šeit jūs varat redzēt, kā tā pārvades funkcija tiek izteikta ar otras pakāpes polinomiem, kā mēs runājam iepriekšējā reizē, kuriem piemīt noteiktas īpašības. Tie ir tā saucamie Hurvica polinomi. Jā, par to mēs runājam iepriekšreiz. Un attiecīgi, toreiz es teicu, ka par to zīmi, man liekas, lekcijas šeit bija zīme mīnus, es pārbaudīju, un šeit patiešām ir zīme plus, nevis mīnus. Jā. To jūs varēsiet arī šodien redzēt, kad mēs aprēķināsim šo filtru un salīdzinājumam izsauksim mums pazīstamu funkciju butter. Vajadzētu dot vienādiem rezultātiem, jā, jo faktiski butter funkcija tieši pēc šīm pašām formulām arī rēķina. Tad šeit ir jābūt zīmei plus, nevis mīnus. Lekcijas bija mīnus, tad es gribēju palabot to kļūdu un jums uzsvert jūsu uzmanību, ka tomēr šeit pareizi ir plus. Un Čebašova filtram arī ir līdzīgi. Šeit ir divas formulas, atgādināšu, tāpēc, ka filtra kārta n mums var sanākt, piemēram, 5, kas ir nepārskaitlis, un mēs attiecīgi būsim spiesti to sadalīt uz polinomu ar pirmo pakāpi, ar otro pakāpi un ar otro pakāpi. Jā, mēs nevaram šeit iztikt tikai ar otras pakāpes polinomiem, ir jāizmanto arī viens ar pirmo. Vai arī mums var būt, piemēram, 10 filtra kārta, tad mums būs tikai otras pakāpes polinomi 5 gabali, un mēs viņus savstarpēji sareizinām. Tad šī te zīme darbojas līdzīgi summas zīmei, tikai taisa nevis saskaitīšanu, bet reizināšanu. Jā, tad attiecīgi jau nepieciešams divas formulas, viena pārskaitļa gadījumam, viena nepārskaitļa gadījumam. Un šeit arī ir tas pirmas pakāpes polinoms šeit, pārējie visi būs ar otru pakāpi. Tas pats ir arī Čebašova filtram, tikai šeit nedaudz savādāk tiek aprēķināti paši koeficienti. Paši koeficienti ir šeit, jā. Šeit ir viens koeficients, tas pats šeit. Tikai pēc nedaudz savādākas formulas pie P pakāpes, un arī brīvais koeficients, kurš ir, kuram ir jābūt vienādam gan skaitītājā,
gan brīvajam loceklim sausējā. Jā, šeit. Jūs varat redzēt, kā tā tiešām tie koeficienti ir vienādi. Mēs iepriekšējais runājam par to, kā tas tiek panākts. Skatījāmies polus uz vienības līknes. Jā, redzējām, ka bateru filtram poli ir izvietoti riņķa līnijā. Jā, tieši uz līnijas. Čebašova filtram mums vēl bija jāuzzīmē šeit elipse. Un tās saknes bija izvietotas uz šīs elipses, nevis uz riņķa līnijas. Un attiecīgi elipses asis uzdeva mums parametri no tabulas. Tad tieši šīs lielums R pasband. Ja? Tad dažādām vērtībām bija dažāds lielums. Nu tad lūk, attiecīgi mēs varam sākt. Un sākam mēs ar mūsu parametru uzdošanu. Ja? Tad, piemērs šeit ir uzrakstīts. Ja? Tad attiecīgi es izveidoju vēl vienu failu LD2 butter. Var lūdzu īsu jautājumu? Protams, jā. Ja tad frekvence, kādu marvienību mēs izmantojam? Pagājušajā labu, tad herci, kiloherci, kas tur jā, tad par to es jau tā kā man liekas runāju, bet visam gadījumam uzsveršu vēlreiz, ka uz doto brīdi mēs izmantojam tā saucamo normēto frekvenci. Ja? Jā. Tātad šeit ir 1,0, un tas nozīmē, ka, ja piemēram mums vajag kaut kādu veidu filtru, es nezinu, teiksim 20 MHz, ja? Lai šeit būtu 20 MHz, tad tas nozīmē, ka visu frekvenču asi mēs arī paņemam un izdalījam ar šo 20 MHz lielumu tā, lai šeit šajā punktā sanāktu 1. Ja, tad te ir normētas frekvences. Attiecīgi, hertz dalīts ar hertz dot lielumu, jā, tad dimensijas lielums šeit nekāds nav, tā ir attiecība. Tad attiecīgi varētu teikt, ka tā ir omega dalīts ar noteikto omega 0, kas mums interesē. Ja? Kura ir izteikta radiansekundes, piemēram, šitais arī radiansekundes saīsinās un sanāk bezdimensiju lielums 1,0. Tā ir īpašība tieši prototīpiem. Tāpēc arī tie prototīpi ir ērti, jo tālāk mēs varēsim paņemt šo rezultātu un teiksim, visu sareizināt ar mūsu interesējušu frekvenci 20 MHz un pārreiķināt šos te prototipus uz tādu frekvenci, kādu mums vajadzēs. Un tas būs pirmais, ko mēs darīsim nākamreiz, kad taisīsim ciparu filtru jau ar noteiktām frekvencēm. Ja? Tad šeit ir viens bezdimensijas relatīvais lielums. Skaidrs, paldies, jā. Labi, ja ir vēl jautājumi, droši varat jautāt procesā, ja? Tātad. Tad mēs attiecīgi ievadīsim mūsu parametrus no tabulas. Es ievadīšu kaut kādus pavisam savādākus, ja? Tā, lai nesakristu. Tātad mums vajag no sākuma visus šos lielumus ievadīt, ja? Tātad omega kontrole. Tātad tā būs mūsu kontroles frekvence un, piemēram, es ievadīšu 3, ja? Kuras nevienam nav. Tātad tā būs control frekvence, kurā jānodrošina pavainājums RS. Es paņemšu, par cik man ir tik liela kontrolas frekvence, es paņemšu lielāku pavainājumu. Vienīgais, kā man liekas, ka tālāk mēs tekstā viņu apzīmējam ar A. Ja, tad tas būs mūsu RS, tas ir tas pats kā A minimums. Tad labāk arī tā izdarīsim. Nosauksim viņu A minimums, un tad cepurē šeit es laikam vienkārši pārsaukšu tos, lai tie jūs nemaldinātu, ja, ka tas būs A maksimums. Un tas būs A minimums. Tā, lai tas jums nejuktu. Es ievadīšu, teiksim, 50, ja? Bet jums jāievada tādi, kādi ir doti varianti. Tātad tas ir attenuation at omega k, at control frequency. Ja? Tātad tieši kuru pavainājumu mums ir jāpanāk vismaz tādā līmenī,
minimums, minimum attenuation, kontroles frekvence. Butterworta filtram šīs parametrs nav vajadzīgs, bet mēs visam gadījumam viņu arī ierakstīsim turpmākajai darbībai. Jā, es viņu ierakstīšu 0,5 decibeli. Šebežov maksimum. Tas nav attenuation, tas būs tā kā novirzes svārstības maksimum ripple, ja? Bet passband, tātad caurlaides joslā. Tātad runa iet par nelabvēlīgu efektu, un mēs attiecīgi negribam, lai tur būtu 3 decibeli, bet labāk, lai būtu vispār 0, ja? 0, tas ir sarežģīti izveidot, 0,5, tas varbūt ir pieņemami. Bet jums atkal šeit tas tika uzdot speciāli tādos lielumos, lai tas būtu saskatāms, ja? Vizuāli redzams grafikos. Tātad tie ir mūsu parametri, un mēs viņus ievādījām. Tas ir pirmais, ko mēs darījām. Uzreiz var definēt arī normalizēto frekvenču diapazonu, kura mēs zīmēsim grafiku. Jā, tad faktiski grafiku mēs zīmējam, kā es tikko jums rādīju, normētajās frekvencēs. Šeit mums ir 1, kas atbilst filtra robežai, nogriešanas frekvencei, ja, starp frekvencēm, kuras mēs atstējam un kuras mēs nofiltrējam. Un šeit kaut kāda maksimāla vērtība, es ievadīju 5,0, tā, lai kontroles frekvence atrastos kaut kur pa starpu, starp šeit un šo te robežu, ja, un būtu redzams, kas notiek tālāk. Tātad tas ir vienkārši X-as frekvenču diapazons, nekas vairāk. Tad ievadīsim to, ar soli teiksim 100. Normāls range. Tas mums būs nepieciešams jau grafikā zīmēšanai, kā arī pārvades funkcijas rēķināšanai ar FreqZ komandu. Tātad. Nākamais solis ir novērtēt filtra kārtu. Jā, tad varbūt atvērsim mūsu lekciju iepriekšējo arī. Par to mēs runājam. Iepriekšreiz šeit bija veselīgs izvedums, kā mēs nonācam līdz tā formulai. Jā, un kur ir tā formula, kuru mēs arī izmantosim. Tas izvedums šeit bija, ja. Vienīgais, ka šeit tas ir dots kā epsilons kvadrāts, tad laikam arī šeit, labāk pierakstīt, ka tas ir 2, un šeit formula arī, ka tas ir kvadrāts, ja. Jo tur bija tas apskatāms šādi. Esmu pārliecināts, ka tur visticamāk epsilons. Jā, redzat, šeit arī ir dots, ka tas ir kvadrāts. Tas ir tikai apzīmējuma šeit jautājums, tas būtiski līdz ar to neko nemainīs, bet tā, lai mums labtries darbs būtu salīdzināms ar lekciju, tad šeit arī tā kā to kvadrātu labāk atstāt. Jā, es to pielabošu, lai būtu vienādi gan lekcijas, gan šajos norādījumos. Tad šeit iet runa par vienu un to pašu, un tas ir kvadrāts. Jā, formulu varat redzēt, viens tas pats. Tad, lūk, tas ir tas, ko mums tagad jāaprēķina. Omega kontrola mums ir dota. Šito mēs varam aprēķināt no A minimuma. Un tad filtra kārtu mēs novērtējam kā tādu attiecību no logaritmiem, nopaļojot to uz augšu. Ja? Tad izdarīsim to. Tātad Butterworth filter order. Ja, tad filtra kārta angliski saucas order. Attiecīgi, es to šeit likšu to divnieciņu, lai atzīmētu, ka tās ir tieši kvadrāts. Jo pēc būtības, ja tas nebūtu kvadrāts, tad mums vajadzētu šeit vēl vilkt kvadrāts sakni. Tā kā pavisam korekti to būtu darīt. Un šeit tad attiecīgi formula obligāti būtu jānorāda, ka mums tie ir kvadrāts. Ja? Bet atkal es to visu pielabošu šeit. Šeit ir kvadrāti, ja? Abās vietās. Un to mēs šeit norādām tīri formāli, lai paši par to neaizmirstu ar divnieciņu. Tas ir
mainīga nosaukums, kuram, mēs varam dot tādu nosaukumu, kāds mums patīk, ja? Un mēs gribētu, lai tas būtu pēc iespējas informatīvāks. Lūk, tad mēs aprēķinam šo te attiecību, ja? Tad tas ir 10 pakāpē. Tātad A minimums dalīts ar 10 vai 0,1 reiz A minimums, tas ir tas pats, mīnus 1. Šeit jāpievērš uzmanība, ka vieninieku mēs atņemam jau no 10 pakāpe, nevis no šī pakāpes rādītāja. Ja? Tātad šeit esat uzmanīgi. Nevajag to mīnus 1 statīsīt iekavās. Tas būs kaut kas pavisam cits. Un tad mēs novērtējam filtra kārtu. No sākuma novērtēsim to vienkārši kā logaritmu attiecību, pēc tam padomāsim, kā mums to nopaļot. Vai tas būs nepieciešams. Tad log 10 no EK2, tas ir skaitītāja šeit, dalīts ar log 10 no kontroles frekvences kvadrāta. Es nelikšu semikolu, es vienkārši palaidīšu šeit. Un mēs redzam, ka filtra kārta mums sanāca 5,2398, ja? Tā log 10 dalīts ar log 10. Šādi te. Tad nopaļojot uz augšu, tas dotu mums skaitli 6, jo ar kārtu 5 mums nepietiktu, un mums tad vajag 6, ja? Tātad atlabāt tādu operāciju pilda funkcija sale, griesti, ja? Attiecīgi, tā atgriež vismazāko veselo skaitli, kas nav mazāks par x. Mums ir 5,23, tur tuvākais mazākais skaitlis, kas ir lielāks par to, veselis, ja, ir 6. Attiecīgi, floor uzvedas pretēji, tas dos mums mazāko skaitli, un round ir mums pierasta nopaļošana, ja, ka, piemēram, šo skaitli round nopaļotu kā 5, bet ja būtu vairāk ar 5,5, tas nopaļotos līdz 6. Mums vajag tieši uz augšu nopaļot, izmantojot funkciju sale. Izvadam rezultātu un sanāk kārta 6. Ja? Tad šeit es vēl pielikšu CLC, lai notirītu ekrānu katru reizi no visa tā, kas bija vajadzīgs. Tagad pamēģināsim starp citu runāt to arī izpildīt Octave Online. Vienkārši to iekopēšu šeit. Ja? Varat redzēt, ka jā, tas patiešām strādā. Šeit ir arī, man liekas, mainīgie visi pārskaitīti, kurus mēs izveidojam. Tā kā jūs droši varat izmantot arī to. Bet mēs turpināsim darboties. Versija, kas neprasa pastāvīgu internetu savienojumu. Protams, mums tas savienojums ir jāuztur, jo mums tagad ir online apmācība un lekcija notiek interneta faktiski, jā, bet viss, kas var gadīties. Ja jūs pildat kaut kur bez interneta šo Latvijas darbu, jūs to varēsiet darīt arī. Ja? Čebašova filtram šī formula ir nedaudz savādāka. Ja? Tad šeit ir jārēķina, šeit jau ir jārēķina, redzat, bez kvadrātiem. Tad visam gadījumam pārbaudīsim arī šeit. Arī tas tika parādīts, kā tas tika izvests. Jā, varat redzēt šeit bez kvadrātiem. Un tad attiecīgi šeit ir jau kvadrāta saknes, varat redzēt, jā, ka viņi tur figurē. Un vienu mēs aprēķinām tāpat, kā iepriekš, kontroles vērtību, pilnība pēc tās pašas formulas, tikai kvadrāta sakne. Otrā vērtība tiek aprēķināta attiecību uz otro parametru amāks, ja? Hiperboliskais ar kosinus, nevis logaritms 10, ja? Attiecīgi to jūs varēsiet palabot, saglabāt šī faila kopiju, ja? Un attiecīgi šeit to izdarīt šajā te vietā. Mēs iesim tālāk un reiķināsim Butterworda filtru. Tad atkal šitais ir nepieciešams Čebašova filtram. Tad šīs Y lielums vienkārši vizuāli ir līdzīgs grieķu burtam gamma,
un attiecīgi tāpēc viņš tā nosaukts. Ja? Turklāt Čebušo filtram arī jānosaka minimāla vērtība amplitūdas raksturlīknī. Ja? Tātad, jo mums tur notiek svārstības, ja? Attiecīgi šo svārstību līmenis ir jāzina. Ja? Attiecīgi pēc šīs formulas tas nosakams. Butterworth filtram tas sastādā aptuveni 0,7 lielumu, ja? Jo Butterworth funkcija monotoni krīt, ja? Un kaut kur šeit tas līmenis 0,7 arī būs. To mēs redzēsim grafikā vēlāk. Tālāk, šeit jums ir dažādi varianti, un mēs rakstam universālu programmu, kas strādātu gan pārskaitļa filtra kārtī, gan nepārskaitļa. Ja? Gan šādi, gan šādi. Mēs redzam, ka atšķirība šeit ir nebūtiska. Faktiski šī daļa bez maz vai ir vienāda abos gadījumos. Mainās tikai nedaudz robeža, līdz kurai mēs to taisam, ja? Un šīs brīvais loceklis. Ne brīvais loceklis, bet pirmās pakāpes polinoms. Šeit mums ir vienkārši viens. Ja? Attiecīgi, mēs to arī izdarīsim. Ja mums ir pārskaitlis, mēs aprēķināsim šeit, ka mums ir viens. Ja mums ir nepārskaitlis, tad mēs aprēķināsim, ka šeit ir tāds polinomu dalītais. Ja? Kas arī ir, starp citu, Hurvica polinoms, jo zīmes ir vienādas abām pakāpēm, ja? Un pakāpes radītais ir viens. Mēs iepriekšējā reize runājam, kā ļoti viegli ir izveidot pirmās un otrās pakāpes Hurvica polinomus, jo par ko jāparuķinās ir tas, lai būtu vienādas zīmes, kas automātiski dod, ka sakne P, un konkrēti šajā gadījumā P, ir vienāda ar -1, un automātiski to tā kā izvieto šajā kreisajā laknes daļā. Ja, negatīvajās vērtības. Ja mēs runājam par kvadrātisko vienādojumu, P kvadrāts plus A, P plus B, tad vienādas zīmes šeit dos negatīvo determinantu, ja, kas bija, man liekas, B kvadrāts minus 4AC, ka tas būs, zemsaknes, tā sakot, šitais lielums būs mazāks par 0, kas attiecīgi garantē mums kompleksi saistītas saknes atkal šajā te pusplaknē. Ja, tā strādā tie Hurvica polinomi. Bet, tas tikai atgādinājums. Līdz ar to mēs tagad taisam if komandu un skatāmies atlikumu no filtra kārtas dalīšanas ar 2. Tad, ja atlikums ir 0, mēs darām 1, un tas attiecīgi atbilst pāra skaitlim. Ja atlikums nav 0, tad 1. Ja? Tas būs nepāra. Es vienkārši paņemšu un tagad nokopēšu šo tekstu. Jūs, principā, drīkstat darīt to pašu. Ja? Ir gan nedaudz viņu jāizlīdzina. Tas arī prasīs mazāk laika nekā ievadīt to ar rokām. Ok, kas mums tagad šeit notiek? Pirmkārt, mēs ievadam šeit mainīgu NN, kas ir nekas cits, ka šī reizināšanas augšējā robeža. Ja? Varat redzēt, ka pāra gadījumā tas ir N dalīts ar 2, nepāra gadījumā tas ir N-1 dalīts ar 2, kas dalīsies bez atlikuma jau. Ja? Jo, ja N ir nepārskaitlis, tad -1 dos pārskaitli, un tas dalīsies bez atlikuma ar 2. Puse, ar vārdu sakot, no N. Attiecīgi šeit mēs to arī aprēķinājām. Redzat, nepārskaitļu gadījumā tāds, pārskaitļu gadījumā tāds. Un attiecīgi tas NN mums būs šeit. Tas būs mūsu cikla for robežas. No 1 līdz NN. Ko mēs algoritmiski universalizēsim. Tagad vajag tikt skaidrībā ar šiem koeficientiem. Ja mums ir pārskaitlis, tad šeit viss ir ļoti vienkārši, un priekšā mums ir daļa 1 dalīts ar 1. Ja? Attiecīgi tās skaitītais numerator, ja? Ir 1, un tas saucējs arī ir 1. Ja? Tātad tas ir skaitītais. Tas ir saucējs.
Šeit mēs rakstam, faktiski polnomu koeficientus. Piemēram, līdzsvērtīgi MATLAB notācija. Šim polinomam mēs rakstītu masīvu. Ja? Pirmais koeficients ir 1, otrais koeficients ir 2 reiz sinus kaut kas tālāk. Ja? Un trešais koeficients būtu 1. Savukārt skaitītājā būtu koeficients vienīgais 1, ko mēs attiecīgi varam uzskatīt kā skalāru. Ja? Ka tas ir masīvs no viena elementa, jeb vienkārši skalārs, kuram mēs tādā gadījumā pat kvadrātiekavos neesam spiesti rakstīt. Bet ja tā pavisam korekti, tad, protams, šeit arī var ierakstīt kvadrātiekavos un parādīt, ka jā, tas mums ir vektors ar vienu elementu. Tas ir skaidrs. Ja? Tagad ar šo jaunu informāciju mēs bez problēmām uzrakstīsim arī šim gadījumam, nepārskaitņa gadījumam, kā izskatīsies skaitītais un saucējs. Skaitītāji joprojām ir skalārs, jā, tad 1. Savukārt saucēja tagad mums būs vektors ar 2 vērtībām. Viena vērtība būs pakāpei P, vecākai, tur koeficients ir 1, šeit arī koeficients ir 1. Uzreiz Čebušova filtram tas attiecīgi būtu šeit H minimums, jā, numerator, kurš ir mazāks par 1. Un šeit attiecīgi būtu gamma, 1 un gamma, jā. Tas ļoti līdzīgi. Tātad, to mēs izdarījām, un faktiski mums jau ir tagad jāķeras pie šīs reizināšanas. Tad faktiski tagad mēs to formulu arī realizēsim. Atkal es nokopēšu un paskaidrošu, kas šeit notiek. Jā, tad mēs to organizējam cikla formu veidā, katru reizi piereizinot klāt un piereizinot klāt un piereizinot klāt. Tad nokopēsim to. Un tad es to jums sīkāk paskaidrošu. Tā procenta zīmi nepaņemu, bet labi. Šeit arī ir zināms paskaidrojums uzrakstīts, bet es jums saviem vārdiem, varbūt to pašu, kas tur uzrakstīts, varbūt nedaudz savādāk. Tā arī izlīdzināsim. Labumā, jā. Un tad faktiski, ko mēs šeit darām? Tātad mums pēc būtības ir ievesti šeit apzīmējumi. Tātad, kas ir B un kas ir C. Tātad, ar B mēs apzīmējam šo te divkāršo sinusu. Visu šito iekavu, ja? Tas ir mūsu B. Ar C mēs apzīmējam šo te viennieku. Un attiecīgi arī šo. Tad līdz ar to mēs varam teikt, ka kopumā mums šeit tas polinoms izskatās sekojoši, ka tas ir C P kvadrātā plus B reiz P plus C. Ja, tie ir tikai apzīmējumi. Un attiecīgi mums ir jāieraksta, ar ko ir vienāds C, ar ko ir vienāds B tur. Tas bez problēmām. Un varbūt arī izdarīsim to uzreiz tagad, ja, lai neatliktu uz pēc tam. Tātad B mums ir Butterworta filtra gadījuma 1. Čebušova gadījuma izteiksmē, ko būs jāieraksta, ja. Un C, tas ir 2 reiz sinus. Iekavās pi dalīts ar 2 dalīts ar n, un reiz šita iekava 2k minus 1. Reiz 2 reiz k minus 1. Jā, tad to mēs apzīmējam. Un tagad skatāties, ko mēs darām tālāk. Tālāk mēs, faktiski es to uzrakstīšu šādi, ja. Piemēram, man bija 6, ja, n. Tātad tas nozīmē, ka man ir pārskaitļa filtra kārta. Ja, un attiecīgi man bija sākotnēji uzdots, ka skaitītāji koeficienti man ir 1. Un saucēja koeficients
man ir arī 1, ja? Jo man ir 1 dalīts ar 1, faktiski vieninieks. Tātad to mēs darījām, lūk, šai te if laikā, ja? Kur 1, then 1. Ko es daru tālāk? Es aprēķinu B un C un formēju, un tad attiecīgi nosacīti, tad man uz doto brīdi ir polinoms 1 dalīts ar 1. Nu, polinoma attiecība, ja? Nu, kur viņi abi ir tā kā ar 0 pakāpes P. Jā, varam uzrakstīt 1 arī P pakāpe 0. Lai, nu, speciāli pasvitrotu, ka tas formāli tomēr mums skaitas kā polinoms, jā? Kaut arī pēc būtības tie ir skalāri. Ja? Tātad, un ko es daru tā? Tālāk es aprēķinu pirmo B un C, ja? Tad attiecīgi man būs C1, P kvadrāts, plus B1, reiz P, plus C1. Tālāk, nākamajā K vērtība, kad K būs 2, es aprēķināšu vēl vienu. Pēc šitās formulas es atvainojos. Sanāk tā, ka nebūtu jābūt tam C koeficientam, tam 2 reiz sinus reiz pi. Jums tagad sanāk, ka B koeficients ir 1 un C koeficients ir Pagaidiet. Jā, jums taisnība. Tātad C mums ir 1. Jā, jo redzat, šeit viņš ir izvietots 3. vietā. Viņš skaitas šitais 1. Tad mums obligāti jābūt, lai viņš būtu 1. Un attiecīgi B mums ir pa vidu. Šeit, ja? Nu, es gribu tagad paskaidrot, kā mēs līdz šim konvu nonāksim. Jā, tad pareizi jūs pateicat, paldies par labojumu. Attiecīgi, nu, nākamajā ciklā for iterācija, kad K ir 2, mēs attiecīgi aprēķināsim C2 vērtību, kas atšķirsies no vecas, jā. Un tā tas process atkārtosies un turpināsies, kamēr mēs nesasniegsim LN, kas ir puse no kārtas. Manā gadījumā tas būs 3, līdz ar to man būs 3 tādi reizinājumi polinomiālie, ja? Šeit būs C2. Tad lūk. Šeit arī plus, ja? Nu, tālāk mēs tā kā darītu to pakāpeniski sareizinot šos polinomus, ja? Nu, šeit mums viss ir ļoti vienkārši šajā piegājienā. Par cik šeit ir vienkārši 1 un 1 un polinoms sareizinās. Tālāk mums būtu jāsareizina jau kopā ar šo polinomu, un tad mums attiecīgi būs jāatver iekavas, jāatver koeficienti un tā tālāk. MATLABa polinomu reizināšanai atbilst konvolūcijas funkcija, konv. Tad konv tas ir tas, kas mums var izpildīt polinomu reizinājumu. Piemēram, paņemsim divus polinomus, vienkāršākus kaut kādus P kvadrātā plus P plus 1 un sareizināsim to ar, nu, teiksim, 2P plus 2. Jā, mēs to varam tagad ļoti ātri izdarīt šeit. Nu, izdarīsim. Tātad tas sanāks 2P kubā plus 2P kvadrātā plus 2P. Tad es no sākuma 2P ar visu iekavu. Tālāk plus 2 reiz visa iekava. Plus 2P kvadrātā plus 2P plus 2. Ja? Tagad savilkam visus vienādus koeficientus un iegūsim 2P kubā plus 4P kvadrātā plus 4P plus 2. Tagad to pašu mēs varētu izdarīt, izmantojot oktāvu vai MATLAB, ja? Ja katru polinomu mēs reprezentētu kā koeficientu vektoru, ja? Tad šeit mums ir pakāpes koeficienti 1, 1 un 1. Savukārt otrajam polinomam 2 un 2, ja? Nu, pašus P mēs nerakstām, tikai koeficientus. Un, ja mēs izpildīsim konvolūcijas operāciju ar šiem diviem vektoriem, mēs rezultātā iegūsim arī koeficientu vektoru. Tā.
jā, koeficientu vektoru, kas atbilst šiem te, jā, redzat, kur 2 ir ar vecāku pakāpi, pa vienu mazāk un ar brīvo pakāpi. Tad faktiski šīta komanda conv mums pilda to reizināšanu, ar šito te reizināšanu. Un mēs vienkārši piereizinām pie jau esoša polinoma skaitītāja jaunu polinomu, kurš mūsu gadiem ir konstante, jā, un vienkārši būs 1 reiz c. Un saucēja, ja piemēram mums bija nepārskaitļa kārta, tad mums bija tāds polinoms p plus 1, mēs tur piereizinām šādu polinomu. Tad šeit tas jau ir sarakstīts un izpildīts, bet nākamais reizes mums tur vajadzēs pašiem padomāt, ja, kad mēs tur taisim ciparu veidā. Nu, un attiecīgi, tas arī ir viss. Ja. Šeit viss, kas mums vajadzēja izdarīt, ir pareizi uzrakstīt šos te koeficientus, kā b mums ir pa vidu, ja, tāpēc, ka mēs viņu šeit arī novietojam, un tur mums atrodas patiesība 2 reiz sinus, un šitais te c mums ir pēdējais, un arī šeit skaitītāja. Tas attiecas gan uz Čebušovu, gan uz Butterworta filtru, tā kā jums rēķinot Čebušovu filtru faktiski būs jāizmana sekojušais. Tātad, kad mēs rēķināsim Čebušovu filtru, būs savādākais aprēķins šeit, jā. Šeit mums būs arī koeficienti jāpārbauda un jāizmaina, un attiecīgi C un B, tā es izdarīšu šādi. Labi. Jā, tad mums šeit būs savādāk, šeit ir jāpārreķina, un šeit C un B arī jāpārreķina. Tālāk viss notiek automātiski. Tad ar šo konvolūcijas palīdzību mēs visus polinomus sareizinājām un ieguvam galā atbildi. Paskatīsimies, kāda tā ir. Tātad num un den. Man sanāca šāds Butterworta filtrs. Es redzu, ka patiešām ir simetriskums attiecībā uz šo te vērtību uz abām pusēm. Jā, šīs vērtības sakrīt, šīs vērtības sakrīt, šīs vērtības sakrīt, jā. Kas izskatos ticami. Bet visam gadījumam tomēr pārbaudīsim to arī mums zināmo komandu izmantojot butter. Tātad mums ir n filtra kārta, jā, nogriešanas frekvence 1, un mēs gribam analogu filtru, jā. Tātad, ja mēs nerakstītu s, viņš mums rēķinātu digitālo. Un mēs redzam, ka mēs apritinām pilnīgi to pašu rezultātu. Ja? Tātad jūs pēc šīs komandas, attiecīgi Čebušovu filtram Čebi1, ja, varat pārbaudīt, vai jums tas ir izdarīts pareizi. Nu, tad atliek tikai sīkums, paņemt un uzzīmēt grafikus. Šīs funkcijas arī jums jau bija iepriekšējā laboratorijas darbā, es vienkārši paņemu un pārkopēju. Tātad mums ir jāaprēķina vispirms. Izmantojot FreqUS, un šeit es tagad arī atbildēšu uz to jautājumu, par ko no iepriekšreiz es biju gribējis atbildēt, bet aizmirstu, jā, tad par to, ko es paskatījos un atradu, kur bija problēma. Kad mēs rēķinājam to patstāvīgi, jā, tātad calculate amplitude frequency. Tas būs parastais AFR, tas attiecīgi būs logaritmiskais AFR. Ja? Un šīs divas bildes mums arī jāattelo, kas atkal mums bija jau izdarīts iepriekšējā laboratorijas darba, un pat vairāk grafiku bija. Šeit es to nokopēšu. Tātad lineāra un logaritmiskā. Tātad šeit pie tām mums nepieciešams H minimums, kura mums nav. Jā. Nu tad aprēķināsim for Butterworth. Tas tā kā skaitās uzvārds. Jā, tāpēc no liela burta. H min bija viens dalīts ar kvadrātsakni no 2. Čebušovu filtram savādāk, jā.
Vienkārši tas ir nepieciešams, lai atzīmētu sarkano līmeni, līdz kuram caurlaides joslā mūsu signāla stiprums nedrīkst nokrīst. Ja? Tātad tā ir tā robeža. Savukārt, sprostu josla pēc kontroles frekvences ir jānodrošina vismaz šāds te pavainājums. Un tad izpildīsim šo te komandu. Un varam redzēt, ka filtrs atbilst uzdotajām prasībām, ka šeit patiešām ir kontroles frekvence 3 reizes lielāka nekā nogriešanas frekvence 1, ja? Un ka pavainājums ir nemazāks kā -50 decibeli sākot no šīs frekvences. Īstenībā mums pat ir labāk sanācis, ja? Bet, ja mēs, piemēram, paņemtu filtra kārtu 5, nevis 6, šeit noapaļotu nepareizi, ja? Pieņemsim, es vienkārši apiešu to, ko mēs sareiķinājām. Nevis 6, bet 5, tad tas vairs neatbilstu prasībām. Jūs varat redzēt, ka šeit uz frekvences 3 mums nebija -50 decibeli, un attiecīgi, viss ir slikti. Tas filtrs neapmierina uzdevumā izvirzītas prasības. Lūk, tieši to pašu jums jāizpilda arī ar Čevašovu filtru, un visu to jānoformē gala atskaitē. Palika tikai viens jautājums, ko es jums iepriekš neatbildēju, un gribu atbildēt arī tagad uzreiz, kad mēs rēķinājam paši FreQS vietā. Tā, tikai es atgriezīšu manu filtru, jā, 6. FreQS ar vienkāršu substitūts. Tad, starp citu, jā, pagaidiet, es jums vēl neparādīju, kā pierakstīt pārvades funkciju. Tātad man ir skaitītāja polinoms un saucēja polinoma koeficienti, jā. Tad manā gadījumā šī pārvades funkcija būs šāda te. Tātad es rakstīšu saucēju, jo skaitītāja ir vienkārši 1, un es nezinu, cik garu man to līniju vajadzēs. Tātad pirmā pakāpe ir 1, otrajai es saīsināšu, jā, plus 3,2. P tikai nevis kvadrāts, starp citu runājot, bet man ir 6. pakāpe, tad P6. Šeit ir 5. Tālāk 5,2 4. pakāpei. 5,2 pēc 4. 5,2 3. 3,2 pagaidiet, tā. 6, 5, 4, 3, 2, 1, nē. Stop, nē, pagaidiet, kāpēc man sanāca N5. Tas ir tāpēc, ka es nomainīju, bet neizpildīju kodu, un man joprojām ir 5, jā. Labi, es jau neparakstīšu to visu tagad, es tikai noņemšu tas pakāpes, jā, salabošu, bet jūs attiecīgi rakstiet tādu, kāds jums sanāca, jā. Tad man šeit ir 5, 4, 3, 2, 3,2 1. Un 1. Jā, manis samulsināja tas, ka man nebija 0 pakāpes. Ja mūsu sāktos no skaitīšana no 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1 un 0 pakāpes nav, bet, kā jūs zināt, Hurvica polinomam tā nevar būt. Izrādījās, ka man kārta ir tomēr 5, nevis 6, jo es neizpildīju jaunu kodu. Jā, tad šeit ir 1. Tā izskatās tā pārvedes funkcija. Es to tagad jums parādīju, un attiecīgi jums atskaitē jāiekļauj grafiki un pārvades funkcija Čebašova un Butterworta filtriem. Tagad atgriežoties pie tā jautājuma, kā rēķinās FreQS. Mums analogu formā to jādara, ja? Tātad faktiski mums ir jāpaņem un šai te izteiksmē iekšā P vietā jāievieto
J omega. Nu, tātad 1 I reiz omega, ja? Liekam iekšā, kur omega mums ir dots no 0 līdz 5. Ja? Attiecīgi, katru P vērtību mēs aizvietojam ar J omega, attiecīgi apvienot J omega 6. pakāpē, 5. un tā tālāk. Un iepriekš reizes jums faktiski rakstīju to komandu, kas mums nenostrādāja. Tātad uzdevot J omega šādi te, ja, starp citu runājot, tomēr izpildīsim mūsu kodu. Jā, lai mums ir tomēr 6. pakāpe. Jā, tad J omega, kā 1 I reiz mūsu frekvences omega. Un tālāk es to gribu aprēķināt, vienkārši substituējot, jā, faktiski liekot iekšā šai izteiksmē P vietā J omegu, kas būtu sanācis. Ja? Es gribu jums parādīt, ka mēs to varam aprēķināt arī paši bez iebūvētas funkcijas FreqUZ. Tad, attiecīgi, man tur netika ievērots viens moments, un es tūlīt parādīšu kāds. Ja? Tātad. Un es attiecīgi taisīju ciklu for pēc mainīga k no 1 līdz n length omega. Tātad rēķinot h kā to. Tātad katrā frekvencē mēs rēķinām šo vērtību, ja? Kā 1 dalīts ar summa. Man tur tajā reize tas saucas B koeficients, tagad viņš saucas den koeficients, denominator, ja? Tātad B koeficientu vektors pēc elementiem sareizināts ar J omega pakāpēs no n ar soli -1 līdz 0. Ja? Tā mums arī tās pakāpes gāja. N 0. Tā, tūlīt. And. Mums tas nestrādāja. Pagaidiet, tāpēc, ka es iekūnu. Mums tas strādāja, bet uzzīmē pavisam citu grafiku, ja? Ja? Tā. Kātais šeit vēl bija. Jā, šādi te bija, ja? Un tad, kad mēs zīmojam plot dubulju, tad varbūt arī izpildīsim to kodu. Vēlreiz to komandu tagad. Ja? Jaunajā logā, figūra 2, plot, W, apps, h. Tad mēs redzam, ka mums sanāca tā kā vajag. Ja? Kāpēc man iepriekšējā reize nesanāca? Tā ir reize grūti pateikt, bet tā vai savādāk es varbūt arī šeit var uzrakstīt jau tā kā vajag. Ja? Jebkura gadījumā, tā, lai tās nostrādātu arī iepriekšējā reize, bija jārakstā nedaudz savādāk tas J omega. Jo J omega pēc būtības mums tagad ir, es viņu tā izvadīšu, jā, tātad veselais vektors. Man viņu bija jāsakopē. Jā, tātad, lai man būtu tas 0. pakāpe, pēc tam 1. pakāpe, 2., 3. un 4. un tā tālāk. Tad, attiecīgi, es to izdarīšu sekojoši. Jā, tātad, es pateikšu, ka J omega tagad man būs J omega pakāpe 5. Jā. Ne 5, labi, n, kas man gadījumā ir 6, jā. Vai labāk vispār? Nē, labāk nerakstīšu universāli, jo tas tikai padarīs to grūtāk saprašanai, jā. Es vienkārši paņemšu, tātad, ja man ir 6, tad 6.
Tālāk, tā ir viena rinda. Es atdalu to, taisu jaunu rindu ar pakāpi 5. Nu, visas pakāpes ar vārdu sakot, man tagad ir jāsagatavo 4., 3., 2., 1. un 0. Ja, un tas viss man dos matricu, kura katrā rindā būs sava pakāpe. Es gribu, lai tā būtu katra kolonnā, tāpēc to transponēju vēl. Transponēju ar punktiņu, jo man ir kompleksi skaitļi, un ja es nelikšu punktiņu, tad visas vērtības kļūs kompleksi saistītas, kas nevajadzīgs mums pavisam, ja? Nu, tad sanāca tagad katra koloniņa ir sava pakāpe. Šeit 6., 1., 5. un tā tālāk, ja? Tātad, un attiecīgi tās pakāpes es tur arī rakstīšu šeit. Den man ir rinda, ja? Arī ar 6 elementiem. Lai matriču reizināšana notiktu veiksmīgi, man vajadzētu reizināt rinda reiz kolonna. Ja, tāpēc transponēšana faktiski nebija jātaisa, bet par cik es to jau sataisīju, lai izvadītu labāk šeit, tad man būs jātransponē vēlreiz. Un tad attiecīgi šeit summa man nav vajadzīga, jo reiķinot matrica rinda reiz kolonnas saskaitīšana notiek automātiski. Ja. Jot omega man jau ir atlasīts, un man nevajag reizināt pēc elementa, bet gan kā īstās matricas reizināt. Un jāņem tikai nevis kātais elements, bet kātā rindiņa. Jā, tātad rindas numurs kā, kolonnas numurs no 1 līdz pēdējam. Un transponēts. Nu, un tad tagad figūra 2, jā. Tagad tas uzzīmēs pareizi. Tad arī iepriekšējā reize tas uzzīmētos pareizi, ja es būtu izdarījis šādi, nevis kā pirmā reize. Kāpēc man tagad pirmā reize? Nu, laikam tāpēc, ka es kaut kur gluži neceros, kā es biju taisījis toreiz un izdarīju pareizi. Bet jebkurā gadījumā tā būtu darīt pavisam pareizi. Ja? Noformēt frekvenču matricu un attiecīgi ņemt pēc kolonām to matricu. Tas attiecas uz to jautājumu, par ko jūs man atgādinājāt iepriekšējā reize un par kuru es biju aizmirstis. Ja? Tātad, tas ir tas pats, kā izsaukt funkciju freqs. Tad, kā varat redzēt, freqs nav nemaz tik sarežģīta funkcija, kas principā sagaidāms. Ja? Bet jūs, protams, varat izmantot freqs, nav obligāti to jāraksta pašiem. Tikai jāstādās priekšā, kā tā strādā. Tā strādā aizvietojot P operatoru pārvades funkciju ar J omega vektoru. Ja? Otrā, kur tā omega ir definēta. Viņš pieliek klāt J un ievieto to polinomos. Īstenībā viņš pat izmanto funkciju, mēs skatījāmies iepriekšējā reize, polyval. Ja? Tātad polinom value. Ievieto polinomā, attiecīgas vērtības x. Ja, tad mēs to skatījāmies, tas ir vēl ātrāks un kompaktāks veids, kā to izdarīt. Ar vārdu sakot, tāds ir mūsu otrais laboratorijas darbs. Tagad jums tas pats ir jāsaglabā, kopija varbūt, ja, kā LD2 čebi. Un jāveic attiecīgi labojumi. Kas attiecas uz grafiku zīmēšanu, man liekas, ka viss šeit ir nokonfigurēts automātiskai pārzīmēšanai, ja? Tikmēr, kamēr jūs visu pareizi izreikināsiet šeit, B un C koeficienti šeit, pirmās pakāpes polinoms šeit, protams, un filtra karta šeit. Nosacījums jums ir tāds pats atstāts, ja? Mēs pat amāks definējam speciāli šim nolūkam. Tā kā palabojot, paskatieties un formēt atskaiti. Un nākamreiz mēs šos te num un den
izmantosim, lai uz viņu pamata izveidotu ciparu filtru ar pārvades funkciju h no z. Ja? Tāpēc tā kā aicinu jūs izdarīt to šo 2 nedēļu laikā, lai jūs uzreiz varētu rēķināt savam filtram. Protams, ja jūs nepaspēsiet, nekādas lielas nelēmas nebūs, jūs vienkārši varēsiet kaut vai to pašu no lekciju piemēra, no video paņemt, kāds būs mans variants, ja? Jo šito variantu es jau izrēķināju, un man viņš ir, un es viņu arī likšu. Bet pēc tam ievietot iekšā šo te skaitļu vietā savus. Ja? Tas jums attiecīgi būs tikai liekais darbs. Es aicinu līdz ar to izdarīt līdz tam laikam savu filtru un uzreiz likt iekšā savu, lai būtu uzreiz kā vajag. Ja? Tad, lūk, tas arī būs visu šodienu, ko es jums gribu pastāstīt. Lekcija šodien nebūs, un attiecīgi nākamreiz mums būs viena lekcija. Ja? Ja ir kādi jautājumi, droši varat uzdot. Ja kaut kas nestrādā, arī varat rakstīt. Tad paldies par uzmanību, kā atnācāt šodien. Varu pajautāt. Es tagad uztaisīju arī to grafiku uzzīmēju. Jā. Bet man viņam sanāk vēl tā kā papildus svārstība, kam tam Butterworth filtram nevajadzētu būt. Varbūt jūs varat parādīt? Jā. Jā. Aha. Ir, jā. Redzu, un pie tām tas nāk virs vieninieka, jā, es redzu. Jā, redzu, tam nevajadzētu tā būt patiešām. Un attiecīgi, kā jums ir? Tātad parādiet man pa kodu, tātad 1, tā, un kāda kārta jums N sanāca pāra vai nepāra? Sastā, ja nemaldos. Arī sestā, jā, paskatājos. Tātad N. Tātad, nē. Bet viņa nav nopaļota. Mums jau vajag N. Nē, viņu vajadzēja nopaļot, jūs izskatās, ka nenopaļojat, jā, ar komandu CLN. Redzat, jūs šeit izdariet to, bet jūs nepateicat, ka tas ir N vienāds ar. Jā. Redzat, tagad viss kārtībā. Tad tas bija tikai tāpēc, ka jūs nepiereizināt, nepieciešams pakāpes polu. Nenopaļot uz augšu, tā kā vajag. Ok, skaidrs. Paldies. Pagaidiet, arī kur jums tur ir vēl sarkana līnija beidzas. Es vienkārši pieliku pēc iepriekšējā tā laboratorijas darba principa. Tad tas nav tā, kā sapratu. Jā, sapratu. Aha, tad jūs, paskatieties, palabojat tur, jā, vēl. Jā. Tā, ļoti labi. Tad jūs tiekat ar to skaidrību un jums kaut kas sanāk, es redzu. Jā, jo savādāk liekas, ka es jums rādu, bet vai jums tas strādā, nestrādā, nav zināms pagaidām, jā. Bet, tā kā iet, tad labi. Jā, tad sanāk, ka šajā otrajā laboratorijas darbā mums vajag 2 uzdevumus izdarīt, tā kā Butterworth filtru un Čebišu, un iepriekšējā mums vajag visus, vai ne? Un iepriekšējā bija 4 filtri, jā? 4 filtri. Vai 5 pat. Veseļi nebija neatceros. Tur bija veseļi neatceros, bet eliptiskais bija, man liekas, pēdējais tas. Jā. Tad vajag visus tur, jā? Bet tur vieglāk, tāpēc, ka jūs izmantojat iebūvētas funkcijas šeit, jūs gan rēķināt tas. Jā. Ok, skaidrs, labi. Un tad labi, ja šodien vairāk jautājumu nav, tad paldies par uzmanību un tiksimies pēc nedēļas. Jā, vislabāk.